Esiet sveicināti Rātas krastos, brīvdienu mājās ezera krastā, kur baudīt dabu, mieru un klusumu kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Mēs atrodamies Gulbenes novadā, Lejasciema pagastā, pie skaista ezera vārdā Sudels. Šī vieta ir radīta mazām kompānijām, 2 līdz 4 cilvēkiem, lai būtu tāds maksimāls komforts. Mēs esam padomājuši par visu. Tad, kad mēs mājiņas veidojām, tā bija tiešām tāda galvenā doma, lai man ne par ko nav jāuztraucas. Ja es aizbraucu brīvdienās, es gribu, lai man ir visas vietas, lai es varu gatavot uzreiz, lai man nav jāņem ne dvieļi, nekas. Trauki arī brīvdienās nav jāmazgā, līdz ar to par šeit viss ir parūpēts. Šī ideja īstenībā jau sirsniņā bija ļoti ilgu laiku, gadus 5 vismaz, un es visu laiku domāju, ka es kaut ko gribu šeit radīt, bet es nebiju pārliecināta tieši ko, kādā konceptā, un es atradu tiešām visnepiemērātāko brīdi, kad uzsākt, tad, kad es biju stāvoklī ar savu meitiņu, ieraudzīju, kad ir līderu projekts izsludināts, pieteicos. Izdomāju, ka šis ir tas brīdis, uzrakstīju, viņš arī tika apstiprināts. Un tad bija tāds nedaudz reality kicked in, un tad mēs sapratām, labi, sadarīsim visu, tā kā gan meitiņu, gan projektu. Līdz ar to pēdējie 2 gadi ir bijuši ļoti intensīvi, ļoti daudzas dzīves skolas ir iegūtas, bet, protams, tas līderu projekts tajā pašā laikā ir fantastiska iespēja kā tādiem jauniem cilvēkiem, bez priekšzināšanām, bez milzīgām investīcijām, realizēt savus sapņus. Piedāvājumā ir 2 mājas, katrai mājiņai ir guļamāja un saunas māja. Atsevišķi apvienotas viņas ir ar terasi, lai baudītu skatu, lai vakaros tīklā gulētu, lai kubulā veldzētos un lai dabūtu tādu maksimālu dabas klātesamību, jo, kā mēs redzam, tepatās ir arī ezera krasts. Mums ir laivas, upi, arī caurspīdīgā laiva, nu jau tikko ir parādījusies, līdz ar to ir daudz plašs klāsts, ko darīt. Viens ir atbraukt atpūsties, bet arī tomēr ļoti daudz mums brauc jaunās ģimenes, gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Un tātad, lai mēs varam kaut ko papildus piedāvāt aktivitātes. Līdz ar to mēs esam pasūtījuši, kas šobrīd arī tiek ražots minigolfs. Tas būs Gulbenes novadā pirmais tāds outdoor minigolfs, kuru var droši braukt un arī spēlēt ne tikai tie, kas paliks šeit, bet arī vienkārši ģimenes ikdienā. Būs arī mums skaista laipa, 17 metru garumā, kas iestiepsies Sudela ezerā. Šādi izskatās mums iekšā. Šeit ir atpūtas zona ar dīvānu televizoru un fantastisku skatu uz ezeru. Virtuves zona ir pilnībā aprīkota, ir kafijas aparāts, trauku mašīna, leduskapis, trauki, glāzes, garšvielas, eļiņas, viss, kas ir vajadzīgs, lai gatavotu, lai atnestu tiešām tikai ēdienu un viss pārējais šeit ir uz vietas, lai komfortabli justies. Ejam tālāk. Šeit mums ir vānas istaba. Un šeit mums ir guļamistabas zona, mums ir kondicionieris, mums ir atkal skaists skats uz ezeru, lai arī guļot gultā mēs varam baudīt ezera un dabas skatu. Esam saunas mājā. Šeit atkal ieplānojām milzīgus panorāmas logus, lai maksimāli dabūtu to skatu uz ezeru. Un tālāk mums ir dušiņa un sauna, kur arī ir paredzēts no šī projekta pēdējā uzrakstītā uzstādīt Himalaju saules paneļus. Tātad gan veselībai, gan arī vizuāli viņi gaumīgi izskatās. Šīs ir manas dzimtes mājas. Šeit es pavadīju savu bērnību. Pēc skolas devos studēt uz Latvijas universitāti, bet kā jau lauku bērns, es katru nedēļas nogali braucu atpakaļ uz šeieni, jo Rīga likās tāda skaļa un trauksmaina, un šeit tu atbrauc un ir absolūts tāds miers un klusums. Un katru piekdienu atbraucu, svētdien braucu atpakaļ uz Rīgu. Un ar laiku es tur nodibināju ģimeni, darbu un visu, un mēs tur arī arvien šobrīd dzīvojam. Bet katru reizi bija tā sajūta, ka tomēr gribas šeit kaut ko izveidot. Gribas parādīt arī citiem cilvēkiem, cik te ir skaisti, mierīgi, un ka var dabūt to tādu tiešām mieriņu, relaksiņu. Līdz ar to tad visu laiku
bija iekšēji tā sajūta. Un izdevās. Un vislielākais gandarījums ir, kad cilvēki, dodoties prom, viņi raksta uz papīra zīmītes, cik patīkama atpūta. Viņi man atrod Facebookā, viņi raksta pateicības vārdus, un tas ir tas galvenais, kas arī tā būtība šeit ir, lai tiešām arī dabūtu to mieru, to klusumu, lai tu vari nedaudz izkāpt ārā no savas ikdienas. Šī ir tā vieta, kur izbēgt no savas ikdienas, nedaudz izkāpt ārā, atpūsties, relaksēties, laižam tālāk ar jauniem spēkiem. Tāpēc arī šī vieta ir radīta.